12. gadsimta indiāņu ceremoniālais rituāls ar nūjām pielūgt saules dievu, kaut kur arī bumbiņu, 1000 cilvēku pretī, kapiņš baigs. Jā. Mums šodien studijā ir Gints un indiāņu virsaita Ieva, kura nesīs saules dievu un stāstīs par to, kas ir lacrosse, jo šis ir jauns sporta veids Latvijā, bet ne tik jauns pasaulē. 12. gadsimts vēl iedomājies, cik sens vēsture. Cik godīgi sakot pārsteigsies. Nu ko, Ginti jau, stāstiet, kas tas ir? Man šeit priekšā astiņas aizsēdz dāmu brillītes, tās augtās, jā, kaujas brillītes. Man piestāv, protams, ka man piestāv. Jā. Un savukārt mēs Guntim redzam, tas ir veču aizsargtērps. Lacrosse, tas ir grūti. Višķīt jau ir. No kuriem sporta veidiem lacrossā nonāk parasti? Pārsvarā tas ir basketbols, futbols, skriešana, kaut kur dinamiskums un tā. Teorētiski. Cik daudz Latvijā nodarbojas ar šo sporta veidu? Tie ir kaut kādi virs 200 cilvēkiem. Regulāri. Gint, pastāst par principu. Bumbiņa ir ārkārtīgi smaga, jā? 150 gramu. 150 gramu. Nu, ievilks pa ķirbi, liksies mazliet par daudz. Nu, jā. Tātad stāstam, rūk, mēs ievietojam bumbiņu šeit, jā? Tas ir tā kā nūjiņa, un tad tās ir piespēlītas, ko dala, jā? Un skrien. Nu, būtībā piespēli tur augšā. Tur augšā. Nu, tā, lai un visu laiku jāgroz. Nu, parādi, es negribu būt neveikls, vēl parādi. Jā? Šitā grozi, jā. Tu stāvi tā, lai tev viņi būtu droši aiz pleciem. Nu, mājas putri, var teikt. Jā. Mājas putri. Un ja es tagad pieeju tev, es atvainojos, es tev sitīšu, es jau brīdinu tev, jā? Es tev zīšu, ko tas nozīmē? Meitenēm ir neatļauts. Tas ir neatļauts. Jā. Večiem? Večiem drīkst sist. Var sist. Čaļiem ir cimdi, ir nūjas, un par cimdiem lūk ir cimdi. Reku cimdiņi, šādi cimdiņi. Šeit ir nūja. Un plecsargi, jā? Nu, plecsargi, reku šeit ir plecsargi atkal. Un drīkst sist par cimdiem, pa nūju. Būtībā apstrādā augšējo daļu, jā, pretinieks, var teikt tā. Jo pa kājām nesit. Nu, nesit. Nesit, skrien, ar kājām skrien. Daudz sanāk noskrieties? Nu, precīzi nepateikšu, bet, nu, ir savs, ja tu 80 minūtes ir spēles laiks, tad, nu, katrs noskaina aptuveni, 20 minūtes. Gint, klau, tagad mēs redzam divas nūjas, vienu garāk, vienu īsāk. Saprotu, ka dažādiem spēlētājiem tas ir, vai ne? Pirmkārt, tas ir sievietēm un tas ir vīriešiem. Jā, labi, bet pieņemsim, ka abas ir vīrieši, bet kāpēc garuma atšķirās? Ja pieņemsim, ka šī ir vīrieši. Jā, šī ir vīrieši. Nu, labi, nebojāsim imidžu. Tā tad garākā nūja, kas ir 1,80 m aptuveni garumā. Šī pati ziņa, jā. Nu? Jā, tā ir aizsargiem. Aizsargs. Kāpēc vajag aizsargiem garu nūju? Būtībā vieglāk izsist, tālāk piespēli var aizdot. Nu, tas sporteids ir interesants, ka viņš ir savādāks no citu veidu sporteidiem. Cik ir laukumā spēlētāji? 9 uz laukumu pus 1 vārtsargu. Meitenēm ir 11 un vārtsargs. Es saprotu, ka Valdim rokās ir vārtsargu nūja, vai ne? Īstāstā, ko vārtsargs īpašs ir? Ar lielāku nūju? Ar lielāku nūju tas ir viens. Lielāks caurums. Ja vidējais ātrums bumņa ar kādu metu ir no 130 līdz 150 km/h. Tā linga gandrīz, vai ne? Tā var teikt, ielingo riti. Jā. Un tad ir tev vajadzīgi nedaudz lielāk nekā gals. Nu, tas plasmas ir vajadzīgs nedaudz lielāks, tad ir noķert. Jo vārtsargam uzdevums ir atvairīt vārtus. Bet uzdevums ir vienkārši gūt vārtus, ne? Pamatā. Jo nav nekas tur tāds sarežģīts spēles noteikumus. Skrien, piespēle, vai arī nedod nevienam, bet iemet vārtos. Un mest ar roku nedrīkst. Ar roku gan nedrīkst mest. Ar kāju gan drīkst spērt. Bet ja es par kāju vārtos skaita? Skaitās. Vīriešiem skaitās, sievietēm. Sievietēm ir tā kā ekipējums ir ļoti minimāls, tās ir brilles, zobu kape un cimdi, tad ir baigās atrunas, tur ir speciāls laukuma zīmējums, un tu nedrīkst mest, ja tev priekšā ir cilvēks, un tu nedrīkst vicināt gar seju, un tad tur... Nu, parastais jautājums mums interesē, ko igauņi lēši, mēs esam labākie starp viņiem? Jā. Labi, jā, esam garām, labi. Cik spēcīgi mēs esam Eiropā? Eiropā čaļiem aptuveni no 10. līdz 12. 13. vietā. Cik komandas piedalās? Nesaka 13. 13 nepiedalās, bišķi vairāk pa 20 komandām. Komandām mēs esam, teiksim tā, otrā 10 sākums. Jā. Tā kā, nu tā. Tas nav slikti, tas ir sākumam labi. Un dāmām, kas tur? Nu, meitenes bija Eiropas čempionātā pirmoreiz, tad likumsakarīgi bija no 12. Atrāvās. Bet kā ir? Kas tad ir tās iemaņas, kas izceļ to pretinieku? Kāpēc viņi ir labāk? Nebija tā pieredze. Pieredze nebija. Bet bail nebija? Nē. Brauc apņēmība ir liela. Ja? Un kam tad tas ir piemērots vairāk, mūsuprāt? Nu, teiksim, mēs runājam, no kuriem sporta veidiem, ja? Bet kas ir tas raksturīgs? Kas ir vajadzīgs? Fiziskais spēks, ātras kājas, sprinterim jābūt, jakačā ir augšdaļa. Tātad, vīriešu lakrusā, es domāju, tikpat labi arī sieviešu lakrusā ir vajadzīgas ātruma īpašības.
Tev ir jāredz laukums, kā basketbolā, kā jebkurā īstenībā sporta veidā. Tev ir jāredz laukums, tev ir jābūt domāšanām uz laukumu, tad ir jābūt diezgan veiklām rokām, lai tev neizsist to bumbiņu. Noteikti jābūt stingram kaklam, jo knapi var noturēt to masku. Pareizi, jā, tur ir uz ķirbi 2 akmeņi uzlikt. Bet kontakts sporta izskatās, kā ārkārtīgi cieši kontakts ir. Tur visu laiku vālē viens otram pa knaģiem. Jā, vīriešiem tik tiešām kontakts ir jebkurā kvadrātmetrā uz laukumu. Jā. Un tad tur ir asiņo kaut kas, jā? Citreiz gadās arī, ka kaut kas asiņo. Bet ja piemēram, tā kā hokejā sāk likt pretī, sakaujās, piemēram, mutiedod. Noraidījumi ir, bet ja mēs runājam par kaušanos, kauties viennozīmīgi nedrīkst. Šis nav tas sporta veids, kur to vajadzētu darīt arī. Bet par noteikumiem, par sodu sankcijām mums ir vienkārši, kad pēc kaut kāda grūdiena mugurā, kas nav diezgan bīstams, tur ir vienkārši bumbiņi jādod pretiniekam, tad ir pusminūte, tas ir par kaut kādiem maziņiem sodiem, tad ir minūte un tad ir 2 minūtes un no viss uz visu. Cik populārs ir sporta veids runājot par klubu pārstāvniecību? Večiem cik klubu ir? 8. Un damām? 4. Jā. Kāda ir nosaukuma? Es zinu vienu, Zaķmuižu suņi. Jā. Ir tāda, ne? Jā, Zaķmuižu suņi, labi. Liepāja. Vai suņi ir labi? Jā, vai suņi ir labi? Nu, jauna komanda perspektīva. Labi, nesen nekad tādu. Un Liepāja, kas ir? Liepājā ir gan puiši, gan meitenes. Libava. Libava. Jelgavā ir Mītava, arī puiši un meitenes. Rīgā ir zem RJTC ir sieviešu klubs un vīriešu klubs. Tad ir... Tā kā pie augstskolām vairāk tā kā bāzējas tas viss, kā? Nu, doma ir, bet pašlaik nē, ir pie kaut kādām interešu izglītības vai pie sporta centriem vai kaut kā. Veterāniem tas nav populārs. Veterāni spēlē. Spēlē. Anglijā ir tik tiešām. Nu, Latvija. Bet ne Latvija. Mēs ar Gundu gribam uzlaist. Iemungīt, ja mēs tagad vēlētos, es, Valdis un Gunds pieteikties. No, 3 runči, jā. Kur mums iet, ko darīt, jā? Nu, kur var nopirkt nūjas, cik vispār maksā? Nu, labi, sāksim ar pamatiem. Kur iet? Kur iet? Nu, var iet. Sāksim ar to, kad ieej mājaslapā. Sadaļā vīriešu lakaras, kur trenēties, vai sadaļā sieviešu lakaras, kur trenēties. Tā, nākamais. Ar ko man jārēķinās? Man prasa uzreiz naudu. Es ieraugu ķīverīt, 4 brīlīs. Nu, tas ir gan dām. Neatļautu nopirkt. Nu, kas šitas te ir viss? Cik maksā nūjiņa? Tā nūja maksā, iesācējiem nūja maksā no 30 līdz 50 latiem aptuveni. Kur var nopirkt? Ne jau Rīmī. Rīmī nenopirks. Tiešām Latvijā veidojās bāze, bet pārsvarā tās sūta no Amerikas un vai no Eiropas. Var nopirkt, jā, no Eiropas. Džeki, kas pārdod. Tā, bumbiņi cik tur maksāja? 2 eiro, 2,5 eiro. Klau, izskatās, pēc treniņa metodas izskatās tāds pludmales paveids labs varētu būt, ne trenējoties tā. Jā, ir arī sacensības pagājušo gadu pirmo reizi Liepāja organizēja. Jā, pludmalē. Tur var grūstīties, ka tu paņem uz būdu, viņš nokrīt tā vienkārši. Mēs no pludmalēm varētu tā kā vairāk to stāstu attīstīt. Nu, beidz kasīties tauriņu ķeramais tīkls. Bet kā jūs parasti sauc? Jo ir visādi nosaukumi. Nu, tie tauriņu ķeramīti, kā izskatās. Ir tā, ka... Nu, kādreiz tā bija, un kādreiz mēs par to pasmējāmies. Jā, bet nu jau ar laiku jau tas ir apnīcis, un nu jau vairāk 10 gadu laikā jau ir apmēram vairāk un mazāk cilvēki zina, kas ir lakras. Nu, kad tu paej uz ielu, nu labi, nezinās katrs, bet zinās. 5 no 10. Man ārkārtīgi ieintriģēja viens stāsts, tas, kurš saucās iemetiens, jo sākuma iemetiens lakrosē ir ārkārtīgi īpatnējs, arī var teikt indiāņu rituāls. Varbūt parādīsim to, ja, Valdi? Tad parādīsimies tagad iemetienu, lakros iemetiens, ar to sākās spēle, līdzīgi kā hokejā, vai ne? Jā. Tad, ja mēs noliekam nūjas, tagad blakus tā meitenes sāk, ja? Vai kas tas ir tāds? Meitenes sāk. Meitenes. Nu, kā mēs Valdi sākumā, mēs jau divas dāmas. Tagad ieliek, un tagad it kā tiesnesis nofiksē to, vai ne? Jā. Un otrs, ko dara spēlētāji? Nekustās. Izvietojušies. Tā kā futbola laukumā tas aplis ir vai arī aizsardzības vai uzbrukuma zonā, un tad tas mērķis ir vai nu tu pats sev virs galvas piespēlē vai kādam no saviem. Un šajā brīdī būtībā Valdi ir pilnīgi vienalga, no kur pus tā bumba lido un kā mēs attīstam tālāk to stāstu. Jā, galvenais ir, lai pāri galvai ir, ka tas skaitās atļauts. Tagad mēs ņemam tās nost un to bumbu. Tu vari visus priekš un skiet uz priekšu, piemēram. Tagad tu pasīt man to nūju. Griežot viņu tā kā, vai nu tu griezi sev. Uz augštā, jā. Un tā kurš pirmais un tagad tu paņem viņu, noķer. Jā, labi. Nu, noķer. Es tev atdodu. Nu, kur viņi? Redzēji? Piespēlē, ļoti labi piespēlētās. Tā, nu un viss, un spēle sākusies. Jā.
laukums ir šaurāks, bet drīz tāds pats kā futbola. Jā, Nu, jā. tur ir maiņas zonas noliktas. Meitenes grūstīties nedrīkst, jā? Drīkst. Ne? Tu mierīgi, Mēs jā? droši. Bet es ar šito galvu varu sist tev? Nē, nu šitā te var grūst. Nē, atļauts būtībā. Galvenais ir, lai tu nepieskaries ar savu roku. Es tev varu šitā stumt ārā no laukuma mierīgi. Tā, pagaidi. Jā, nu labi. Un tagad, piemēram, es ar šitā sistiņām pa nuju? Jā. Mierīgi, jā? Mierīgi. Un šitā, vai uz augšu? Aha. Bet pagaidi, ja man ir nuja, nerapsies aizrāvāt. Nu labi, Valdi, bet tagad, ja man ir nuja, vai es viņam šādi varu brukt virsū? Nē, jābūt rokā vienmēr ir kopā, jābūt. Tu bumbu skaties, ne jau man, to kuņģa mēri, Labi, jābūt rokai, jā? Rokām jābūt ir kopā. Vai ar roku tad mēs nedrīkst, ar kājas pēr drīkst? Drīkst. Jā? Bumba atcidās, pret augumu atcidās bumba, tas nekas. Tas nekas. Un tev jau Meitenēm galva atkal nostājas. tas Valdi, bet nu paskaties, apsies, cik viņi ir ciet tomēr, vai ne? Viņi ir reāli ciet. Šitā var dabūt pa ķirbu. Labi. Novēlam mūsu indiāņiem veiksmi pasaules čempionātos. Meitenēm tas būs šogad. Jā, jūlijā. Kurā vietā? Kanādā, Ošavā. Ošavā. Un večiem Latvijas nākamgad. dzimtenē. Tas nav Amerikā, Otavā, tas ir Denverā. Ošavā. Es zinu. Nu, Denverā, Amerikā. Denver, Amerikā. Nu ko, mēs novēlam jums izdošanos. Latvija tikai sāk. Nu, tur ir igauņu lēšana, ko viņi beidzam. Tas nav stāsts. Mēs esam priekšgalā. Turēt augstu karogu, lakrosa un tā sāka tagad verbēt spēlētājs. Ja? No hokeja, no basketbola, no florbola. Ja? Tur arī kaut kas cīnās, ne visi tiek savos sastāvos. Tie, kas netiek, tie var iesaistīties šajā jaunajā, vēl jaunajā, vai ne, sporta veidā. Tā ir liela priekšrocība. Nu labi, nu tad... Gint var noņemt man to ķive. Gint, bet kāds ir tas sauklis, kā lakrosis saka? Ko viņi saka? Nu, zin kā, nu ir kaut kāds tur UAI, nu, nav nekas tāds. Tas tipiski. Nu, mēs pārsvarā visas komandas sājam kopā, un mums tik tiešām tā, kā tu tikko teici, ir UAI, jā, visādi. UAI. Jo vairāk bļaus, jo labāk tas ir. Irakēzi, indiāņi. Jā. Okay. Nu labi, nu tad Valdi par lakrosu, jā? Nu, viss kopā. Urā! Čiki, wow, wow. Čiki, wow, wow.